saskarsmē ar šiem te pamatiedzīvotājiem. Gadījās tur pirms 5 gadiem aizbraukt uz Peru un parunāties ar viņiem un redzēt, kā tas ir, kā izskatās šī dzīvā tradīcija tajā vietā, kur viņi ir. Tas apmēram tāpatās, kā pie mums brauc uz dziesmu svētkiem, redzēt, kas tas tāds ir, ja? Kā jūs šitā varat, tur nestiku tie kori un pārējais. Tāpat mēs varam braukt pie viņiem un skatīties, kā jūs tā varat, kā jūs varat ar šo psihodēliju panākt patiesībā, jo tur jau te rituāli arī, mēs runājam par dziedināšanu un tā tālāk. Vispār tam ir sakars arī ar iniciāciju. Kas ir iniciācija? Pārēja no infantīlās psihes uz pieaugušo psihi. Proti, daļēji šī te viela tajās kultūrās nozīmē, ja tu ar to saskaries, tad tas ir tavs ceļš uz pieaugušanu. Tā būtu ļoti svarīgā lieta, cīnoties ar milzīgo infantīlo cilvēku skaitu. Jo kas ir infantīlam cilvēkam lielākā problēma? Viņš ir nelaimīgs, viņš pats atrodas savā pasaules centrā, viņš nemāk sev padarīt laimīgu un viņš visu laiku meklē